Un tālais ceļš uz Kanādu var sākties. Tur aizmugurē 2 cilvēki ir noslēpušies, kuri ir parūpējušies par mūsu nokļūšanu uz lidostu Rīgu, un vēlāk viņi paši arī brauks uz Kanādu. Jānodod somas tur dažiem labiem aizmirst. Sačukurē man video. Tu tēlo profesionāli YouTuber? Iečakot vēlreiz. Jā, jo Air Balticam nav sadarbība ar WestJet, jāieplāno papildus laiks izņemt savu bagāžu un ielikt vēlreiz iekšā un sūtīt tālāk. Pēdējās 9 stundas līdz gala mērķim. Calgary. Kanāda. Būs. Neticās, bet 16 stundas vēlāk esam jau galā. Esam ļoti noguruši, Aldis tagad gaida kaut kur koferis. Tā kā, jā, viss bija super ātri, jo mums jau ir vīzas no iepriekšējām braucienu uz Kanādu. Tā kā, tad jau parādīsim, kā mums te iet. Nu, esam atbraukuši. Ko tu saki? Lūdzu, cienītā, tava bagāža. Un esam ieradušies savā naktsmītnē. Elis ir sagurusi, nu vajadzētu mums ir ārā izskatīt, jo grib ēst, bet kā ir? Iesim ārā? Iesim ārā. Man vajag dienbusi. Nu, labrīt! Mēs šobrīd atrodamies Kanādā, nu, ja precīzāk, tad jau Albertā, pilsētā Calgary. Un tur tajā mājā mēs dzīvojam, un mums ir tur šī istaba, tur tas atvērtais loks, jā. Nu, esam nedaudz pastaigājušies un svarīgāko laikam šobrīd esam ieguvuši telefonu numuru un samainījuši naudu. Bet par telefonu numuru runājot, ir dažādas opcijas un jāņem vērā, ka šajā pasaules malā par simkarti, tikai par pliku simkarti ir jāmaksā. Ir iespējas dažādas, sākot no $4 līdz 10 ar kaut ko. Un ir arī lieliski iespēja maksāt par to, ka tev pieslēdz vēl to simkarti. Virgin Plus piedāvāja $35 par šo samaksā. Bet labi, mēs ar Elis atradām kaut ko citu. Kas skatās šitā? Es nezinu par tiem, kas saka, ka ir ļoti dārgi sakari Kanādā. Nu, šis tarifs ar 50 GB internetu mēnesi izmaksā 34 kanādiešu dolārus. Atrēķina 30% un pārveido uz eiro, tad 20 ar kaut ko. Nu, tas ir dārgi, es nezinu, un plus, ja pieliec vēl automātisko maksājumu, tad dabūn mēnesī vēl 2 GB bonusā. Tā ka diezgan labi, vai ne tā? Un šeit karti maksāja tikai $10 un nebija pieslēgšanas maksas nekādas. Džeks ļoti foršs, tā kā varbūt šī, varbūt arī jūsējā. Bet pirms tam noteikti aiziet uz visām, jo piedāvājumi mainās. Un bezlimita zvani ASV un Kanādas teritorijā. Reāli mēs esam pilsētā. Aldis izdomāja iet pataustīt ūdeni.
augsts. No kalniem teko, tāpēc augsts. Nepeldies? Nē. Dārgais placenīt, kā bija pārgājiens uz augšu kalniņā? Grūti, aizalsos. Laikam esam virs štuka metriem, virs jūras līmeņa. Adaptācija notiek. Nu, šodien tāda nedaudz nomākusies diena, un mēs esam iznākuši pastaigāties uz skaisto Kalgariju ar Elvitu un Mārtiņu, mūsu draugiem no Latvijas, kas dzīvo Kanādā. Viņi mums visu izrādīs, vai ne? Jā. Super. Augstā laikā var pārvietoties pa šādiem tuneļiem. Šeit gan nav pazemes pilsēta. Tāpēc, jā, ir cits opcijas. Nu, kā tev patīk? Nu, patīk. Ļoti smuka Kalgarija. Nenoliešu, ka arī šajā mākoņainajā laikā man ir ļoti labi un silts, jā. Mums teica, ka šeit esot sausāks gaiss, tāpēc esot siltāk. Varot izturēt ir liels mīnus. Šajā bankas ēkā izrādās ir sporta zāle. Drīzumā pilsētā būs Stampede Cowboy festivāls. Te var jau redzēt tirgot cepurītes, un tajā festivāla laikā pilsētā visi esot kauboju apģērbos un izskatās riktīgi iespaidīgi. Tā kā, kas zina, varbūt mēs arī te paklīdīsim pa ielām tajā laikā. Mēs esam nokļuvuši uz vienu no tirdzniecības centriem, te kaut kur būs nosaukums, un kas pārsteidz, šeit ir arī botāniskais dārzs. Un tas ir bez maksas. Nu jau trešā diena Kanādā, 1. jūlijas, un šodien tiek atzīmēta Kanādas diena, tā ka dosimies uz downtownu. Vakarā solās būt arī salūts, kāds koncerts. Nu, aiz katras mājas ir šāda iela, bez numura.
bez adreses, kur ir tikai māju aizmugurējās daļas ar miskastēm un garažām. Tas nozīmē, ka mājas priekš vienmēr ir skaists, sakopts un foršu, un pa šo ieliņu te brauc miskastas mašīnas, te var iebraukt garažā, te var atvest visādas krāmas. Un tas ir ļoti forši, jo, piemēram, Toronto viss šī lieta notika māju priekšā, kas nav forši. Kalgari ir salīdzinoši augsta pilsēta, atrodas 1000 metri virs jūras līmeņa. Jā, un te ir arī šāds tāds nedaudz kalnēnāks ieliņš. Tālumā arī negaiss. Ļoti daudz, kur šeit nojauc vecās mazās ēkas, un kā redz aizmugurē tiek celtas šādas lielas vielas vietā. Apmēram šādi izskatās vecā stila mājiņas. Zemas, mīlīgas, mazas. Te bija jābūt Chinatownam, es neredzu pāris ķīniešu zīmītes un laternas. Nav tāds izteiksmīgs. Domāju, lai ir ko padzerties, toalets arī visur ir. Šodien, kā jau Kanādas dienā, obligāti ir jāvelk sarkani balts drēbes. Mēs to noteikumu neievērojam, jo abi esam šodien melnā. Kaut Aldim ļoti gribējās lūgt sarkano krekliņu, vai ne? Es gribēju vilkt sarkano krekliņu. Es to neļāvu. Alds domā, ko varētu apēst. Viņš grib ēst kā parasti. Ko tu ēdīsi? Jā, apskatās, kas te piedāvājumā. Baigās rindas. Nevajag sūdzēties par rindām, tiešām nē, pat tur ir rinda.